Daudzi cilvēki apstājās pie tā, ka viņi jūt pārmaiņas, domājot par sevi labāk. Ar to nepietiek. Ar to tu sēdi turpat, tikai vienkārši tu domā par sevi labāk. Koncentrējies uz to, lai tu padarītu sevi patiešām labāku. Tas nav par to, ka kāds saka, vai es esmu jau nogurs visu laiku, tikai kāds liek kaut kur iesaka censties un darīt. Tad kāpēc iekšā ir šī pretestība? Tātad tas, kurš ar prieku piedzīvo savu dzīvi, viņš saprot, ka pretestība un šie izaicinājumi, tā ir daļa no tā visa. Vai nu mēs viņus piedzīvojam tāpēc, ka tas ir mūsu aicinājums būt labākiem, jo tad mēs vairāk varam iedot citiem, vai arī mēs vienkārši turpinam pīkstēt, pukstēt, norādīt citiem, ko vajag vai nevajag darīt, un tad līdz ar to mēs nedaram to, kas ir mūsu aicinājums. Tāpēc tiešām koncentrējies uz to, lai tu padari sevi labāku, ne tikai domā par sevi labāk.